Apustuļu darbi. 1. nodaļa. 1. grāmatā es esmu stāstījis par visu manu Teofilu, ko Jēzus ir iesācis darīt un mācīt līdz dienai, kad viņš tapa uzņemts un apustuļiem, ko viņš izredzējis, pavēles bija devis caur Svēto garu. Tiem viņš arī dzan pēc savām ciešanām, caur daudz skaidrām zīmēm, pats dzīvs bija parādījies, 40 dienas viņu redzēts, un uz tiem runādams par Dieva valstības lietām. Un kad viņš tos bija sapulcinājis, tad viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzalemes, bet gaidīt uz Tēva apsolījumu, ko jūs no manis esat dzirdējuši, tā viņš sacīja. Jo Jānis gan ir pagremdējis ūdenī, bet jūs tapsit pagremdēti ar Svēto garu pēc dažām dienām. Tad nu tie, kas bija kopā nākuši, viņam vaicāja sacīdami: Kungs, vai tu šinī laikā atkal uzcels Izraēla valstību? Bet viņš uz tiem sacīja: jums nepieklājas zināt laikus vai brīžus, ko Tēvs savā pašavarā nolicis, bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais gars pār jums būs nācis, un būsit mani liecinieki, kā Jeruzalemē, tā arī visā Jūdejā un Samarijā un līdz pat pasaules galam. Un to sacījis, viņš tiem redzot tapa uzcelts, un viens padebesis viņu uzņēma no viņu acīm. Un kad tie skatījās uz debesīm, viņam uzkāpjot, redzi, tad 2 vīri pie tiem stāvēja baltās drēbēs, un sacīja: jūs, Galilejas vīri, ko jūs stāvat skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas ir uzņemts no jums uz debesīm, tāpat nāks, kā jūs viņu esat redzējuši debesīs uzkāpjam. Tad tie griezās atpakaļ uz Jeruzalemi no kalna, kas top saukts Eļas kalns, kas ir tuvu pie Jeruzalemes, vienu sabata gājumu. Un tur nonākuši tie uzkāpa augšistabā. Tur bija sapulcēti Pēteris un Jēkabs un Jānis un Andrejs, Filips un Toms, Bartolomejs un Matejs, Jēkabs Alfeja dēls un Sīmanis Zelots un Jūda, Jēkaba brālis. Šie visi vienprātīgi pastāvēja lūksnās un pielūgsmē līdz ar sievām un ar Mariju, Jēzus māti, un ar viņa brāļiem. Un tanīs dienās Pēteris cēlās starp mācekļiem un sacīja, un tur bija kopā līdz 120 dvēselēm: vīri, brāļi, rakstiem bija tapt piepildītiem, ko Svētais gars ir iepriekš sacījis ar Dāvida muti par Jūdu, kas bija ceļa vadonis tiem, kas Jēzu saņēma, jo tas bija pieskaitīts pie mums un līdz ar mums dabūjis šo pašu kalpošanas amatu. Tad nu šis tīrumu ir mantojis no netaistās algas, un uz vaiga nokritis, tas vidū uz pusēm pārsprādzis, un visas viņa iekšas izgāzušās. Un tas visiem, kas Jeruzalemē dzīvo, ir tapis zināms, kā arī tīrums viņu valodā ir nosaukts Hakeldama, tas ir asins tīrums. Jo Dāvida dziesmu grāmatā ir rakstīts: viņa māja, lai kļūst par postažu, un lai neviens tur nedzīvo, un lai cits dabū viņa uzrauga amatu. Tāpēc nu pieklājas, ka no vīriem, kas ar mums kopā bijuši pa visu to laiku, kad tas kungs Jēzus pie mums ir iegājis un izgājis, iesākot no Jāņa pagremdes līdz dienai, kad viņš no mums ir uzņemts debesīs, ka viens no šiem top par viņa augšām celšanās liecinieku līdz ar mums. Un tie stādīja 2 priekšā: Jāzepu, kas top saukts Barsaba ar pavārdu Justs, un Matiju. Un Dievu pielūguši tie sacīja: Kungs, tu visu siržu manītāji, rādi no šiem 2 vienu, ko tu izredzējis, kas var dalību dabūt pie šīs kalpošanas un pie šī apustuļa amata, no kā Jūda ir atstājies, noiedams savā vietā. Un tie meta meslus, un mesli krita uz Matiju, un tas tiem 11 tapa pieskaitīts. Piektā Mūzus grāmata, 11. un 12. nodaļa. Tad nu tev būs mīlēt to kungu Jahvi, savu dievu, un turēt viņa baušļus, un viņa likumus, un viņa tiesas, un viņa pavēles visu mūžu. Un jums būs šodien zināt, ka es nerunāju ar jūsu bērniem, kas to nezina, un kas nav redzējuši tā kunga Jahves jūsu dieva pārmācību, viņa lielo spēku, viņa stipro roku un viņa izstiepto elkoni,
un viņa zīmes un viņa darbus, ko viņš darījis Ēģiptē pie faraona, Ēģiptes ķēniņa un pie visas viņa zemes, un ko viņš darījis pie Ēģiptes kaģaspēka, pie viņa zirgiem un pie viņa ratiem, ka viņš ūdenim Niedru jūrā lika pār tiem gāzties, kad tie jūs vajāja, un tas kungs Jahve tos izdeldēja līdz šai dienai, un ko viņš jums darījis tuksnesī, tiekams jūs esat nākuši šai vietā, un ko viņš darīja Datanam un Abiramam, Eliaba, Rūbena dēliem, ka zeme atvēra savu muti un tos aprija ar viņu padomu, kas tiem piederēja visa Izraēla vidū, jo jūsu acis ir redzējušas visu šo lielo darbu, ko tas kungs Jahve darījis. Tad nu turiet visus baušļus, ko es tev šodien pavēlu, ka jūs topat stipri un nākat un ieņemat zemi, ko jūs ejat iemantot, ka jūs ilgi dzīvojat tanī zemē, ko tas kungs Jahve jūsu tēviem zvērējis dot viņiem un viņu dzimumam, zemi, kur piens un medus tek. Jo zeme, uz kurienu tu ej, to iemantot, nav kā Ēģiptes zeme, no kurienes jūs esat izgājuši, ko tu apsēji ar savu sēklu un pats aplaistīji tā kā kāpostu dārzu. Bet zeme, ko jūs ejat iemantot, ir zeme ar kalniem un ielejām, tā top slacīta ar ūdeni no debesis lietus. Zeme, ko tas kungs Jahve tavs dievs apgādā, uz ko tā kunga Jahves tava dieva acis skatās bez mitēšanās, no gada iesākuma līdz gada galam. Un ja jūs labi klausīsit maniem baušļiem, ko es jums šodien pavēlu, un mīlēsit to kungu Jahvi, savu dievu, un viņam kalposit no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, tad es došu lietu jūsu zemē savā laikā, agri un vēlu, ka tu vari sakrāt savu labību un savu vīnu un savu eļļu, un es došu zāli tavā laukā taviem lopiem, un tu ēdīsi un būsi paēdis. Sargājieties, ka jūsu sirds netop pierunāta atkāpties un kalpot citiem dieviem un tos pielūgt, tā ka tā kunga Jahves bardzība neiedegas pret jums un neaizslēdz debesis, ka lietus nenāk un zeme nedod savus augļus, un ka jūs ātri neejat bojā no labās zemes, ko tas kungs Jahve jums dod. Ielieciet tad šos manus vārdus savā sirdī un savā dvēselē, un sieniet tos par zīmi uz savām rokām, un ka tie ir par piemiņas zīmēm starp jūsu acīm, un māciet tos saviem bērniem, ka tu no tiem runā savā namā sēžot un savu ceļu staigājot, un arī apguļoties un arī ceļoties, un raksti tos uz sava nama stenderes un pie saviem vārtiem, lai jūsu dienas un jūsu bērnu dienas top vairotas zemē, ko tas kungs Jahve jūsu tēviem zvērējis, tiem to dot, kamēr būs debesis un zeme. Jo, ja jūs turēsit visus šos baušļus, ko es jums pavēlu turēt, mīļodami to kungu Jahvi savu dievu un staigādami visos viņa ceļos un viņam pieķerdamies, tad tas kungs Jahve izdzīs visas šīs tautas jūsu priekšā, un jūs ieņemsit lielākas un stiprākas tautas, nekā jūs esat. Visas vietas, kurp jūsu kāja staigās, jums piederēs. No Tuksneša un Libānas, no Eifratas upes līdz Rietumu jūrai būs jūsu robeža. Neviens jūsu priekšā nepastāvēs. Tas kungs Jahve jūsu dievs darīs, ka no jums iztrūcināsies un bīsies visa tā zeme, kur jūs staigāsit, kā viņš uz jums runājis. Redzi, es jums šodien ceļu priekšā svētību un lāstu. Svētību, ja jūs klausīsit tā kunga Jahves sava dieva baušļiem, ko es šodien jums pavēlu, bet lāstu, ja jūs neklausīsit tā kunga Jahves sava dieva baušļiem un atkāpsities no ceļa, ko es jums šodien pavēlu, sekojot citiem dieviem, ko jūs nepazīstat. Un kad tas kungs Jahve tavs dievs tevi ievedīs zemē, ko tu ej iemantot, tad tev būs izsaukt svētību uz Gerizima kalna un lāstu uz Ebala kalna. Vai tie nav viņpus Jordānas aiz ceļa pret saules noiešanu, kanāniešu zemē, kas klajumā dzīvo pret Gilgalu, sānis no Moras ozoliem? Jo jūs iesit pāri pār Jordānu, zemi iemantot, ko tas kungs Jahve jūsu dievs jums dod, un jūs to iemantosit un tur dzīvosit. Tad nu turiet un dariet visus likumus un visas tiesas, ko es jums šodien lieku priekšā. Šie ir likumi un tiesas, ko jums būs turēt un darīt zemē, ko tas kungs Jahve, tavu tēvu dievs,
tev devis iemantot, kamēr jūs dzīvojat tai zemē. Izpostiet pilnīgi visas vietas, kur pagāni, ko jūs uzvarēsit, kalpojuši saviem dieviem, uz augstiem kalniem un uz pakalniem un apakš zaļiem kokiem, un viņu altāļus jums būs apgāst, un viņu stabus salauzt, un viņu elka kokus ar uguni sadedzināt, un viņu dievu tēlus nocirst, un viņu vārdus izdeldēt no tās vietas. Tā jūs nedariet tam kungam Jahvem savam dievam, bet vietu, ko tas kungs Jahve, jūsu dievs, izredzēs no visām jūsu ciltīm, tur ieceliet savu vārdu, viņa mājas vietu, to jums būs meklēt, un uz turieni tev būs iet. Un tur jums būs novest savus dedzināmos upuļus, un savus kaujamos upuļus, un savu 10. tiesu, un savas rokas cilājamos upuļus, un savus solījumus, un savas labprātības dāvanas, un savu lielo un savu sīko lopu pirmdzimtos. Un tur jums un jūsu namiem tā kunga Jahves sava dieva priekšā būs ēst un priecāties par visu, ko jūsu rokas atnes, un ar ko tas kungs Jahve tavs dievs tevi svētījis. Nedariet, kā mēs šeit šodien darām, ik viens, kā tam šķiet pareizi esam, jo jūs līdz šim neesat nākuši pie dusas, nec pie mantības, ko tas kungs Jahve tavs dievs tev dos. Bet jūs iesit pāri pār Jordānu un dzīvosit zemē, ko tas kungs Jahve jūsu dievs jums liks iemantot, un viņš jums dos dusu no visiem jūsu ienaidniekiem visapkārt, un jūs dzīvosit mierā. Kad nu tas kungs Jahve, jūsu dievs, izredzēs vietu, tur iecelt savu vārdu, uz turieni jums būs nest visu, ko es jums pavēlu, savus dedzināmos upuļus un savus kaujamos upuļus, savu 10. tiesu un savas rokas cilājamos upuļus, un visus savus izredzētos solījumus, ko jūs tam kungam Jahvem esat solījuši. Un jums būs priecāties tā kunga Jahves sava dieva priekšā, jums un jūsu dēliem, un jūsu meitām, un jūsu kalpiem, un jūsu kalponēm, un levītiem, kas ir jūsu vārtos, jo tam nav daļas nedz mantības līdz ar jums. Sargies, ka tu savus dedzināmos upuļus neupurē jebkurā vietā, ko tu ieraugi, bet vietā, ko tas kungs Jahve izredzēs, vienā no tavām ciltīm, tur tev būs upurēt savus dedzināmos upuļus, un tur tev visu būs darīt, ko es tev pavēlu. Bet kā vien tavai dvēselē tīk, tu vari kaut un gaļu ēst visos savos vārtos, pēc tā kunga Jahves sava dieva svētības, ko viņš tev ir devis. Šķīstais un nešķīstais, to lai ēd, kā stirnu un briedi. Tikai asinis jums nebūs ēst, jums tās būs izliet zemē kā ūdeni. Bet savos vārtos tu nevari ēst 10. tiesu no savas labības, un sava vīna, un savas eļas, nedz pirmdzimtos no saviem lieliem un sīkiem lopiem, nedz savus solījumus, ko tu esi solījis, nedz savas labprātības dāvanas, nedz savas rokas cilājamo upuri. Bet to tu ēd tā kunga Jahves sava dieva priekšā, vietā, ko tas kungs Jahve tavs dievs izredzēs. Tu un tavs dēls un tava meita, un tavs kalps un tava kalpone, un levīts, kas ir tavos vārtos, un priecājies tā kunga Jahves sava dieva priekšā par visu, ko tava roka dara. Sargies, ka tu levītu nepamet, kamēr tu dzīvo savā zemē. Kad tas kungs Jahve, tavs dievs, izplatīs tavas robežas, kā viņš tev ir runājis, un tu sacīsi, es ēdīšu gaļu, tāpēc, ka tavai dvēselei gribas gaļu ēst, tad tu vari gaļu ēst, kā vien tavai dvēselei tīk. Ja tā vieta būs tālu no tevis, ko tas kungs Jahve, tavs dievs, izredzēs savu vārdu tur iecelt, tad tu vari kaut no saviem lieliem un sīkiem lopiem, ko tas kungs Jahve tev ir devis, kā es tev esmu pavēlējis, un vari ēst savos vārtos, kā vien tavai dvēselē tīk. Bet tikai kā stirnu un briedi ēd, tā tu to vari ēst, nešķīstais līdz ar šķīsto, lai to ēd. Noturies tikai, ka tu asinis neēd, jo asinīs ir dvēsele, un dvēseli ar miesu tev nebūs ēst. Tās tev nebūs ēst, bet izlieda zemē kā ūdeni. Tās tev nebūs ēst, lai labi klājas tev un taviem bērniem pēc tevis, ja tu darīsi, kas ir pareizi tā kunga Jahves acu priekšā. Bet savas svētās dāvanas, kas tev būs, un savus solījumus, tev būs ņemt un tai vietā noiet, ko tas kungs Jahve izredzēs, un savus dedzināmos upuļus, gaļu un asinis
tev būs sataisīt uz tā kunga Jahves sava dieva altāra un izliet savu upurju asinis uz tā kunga Jahves sava dieva altāra, bet gaļu tev būs ēst. Ņem vērā un klausi visus šos vārdus, ko es tev pavēlu, lai labi klājas tev un taviem bērniem pēc tevis mūžīgi. Ja tu darīsi, kas ir labi un pareizi, tā kunga Jahves sava dieva acu priekšā, kad tas kungs Jahve tavs dievs tavā priekšā izdeldēs pagānus, ko tu ej iemantot, un tu tos būsi iemantojis un dzīvos viņu zemē, sargies, ka tu netopi savaldzināts viņiem sekot, ka tie tavā priekšā ir izdeldēti, un ka tu nevaicā pēc viņu dieviem sacīdams, tā kā šie ļaudis kalpojuši saviem dieviem, tāpat es arī dzen darīšu. Tev tā nebūs darīt tam kungam Jahvem savam dievam, jo viss, kas tam kungam Jahvem ir negantība, ko viņš ienīst, to tie saviem dieviem ir darījuši, jo tie arī savus dēlus un savas meitas ar uguni ir sadedzinājuši saviem dieviem. Visus vārdus, ko es jums pavēlu, jums būs turēt, ka jūs tā darāt. Tev pie tiem nebūs neko pielikt, neko atraut. Ījaba grāmata, 9. nodaļa. Ījabs atbildēja un sacīja: Patiesi, es zinu, ka tas tā ir, jo kā cilvēks varētu taisns būt stiprā dieva priekšā? Ja viņš grib ar to tiesāties, tad tas viņam uz 1000 ne vārda nevar atbildēt. Viņš ir gudrs no sirds un stiprs no spēka, kas pret viņu var tiepties un pastāvēt? Viņš pārceļ kalnus, un tie nemana, ka viņš tos apgāž savā dusmībā. Viņš kustina zemi no tās vietas, ka tās pamati trīc. Viņš pavēl saulei, tad tā neuzlec. Viņš aizspiež zīmogu priekšā zvaigznēm. Viņš viens izplata debesis un staigā pa jūras augstumiem. Viņš radīs lielo lāci, Orionu un Sietiņu un zvaigznes pret dienvidiem. Viņš dara lielas lietas, ko nevar izprast, un brīnumus, ko nevar izskaitīt. Redzi, viņš man iet secen, kā to neredzu. Viņš staigā garām, ka to nesamanu. Redzi, kad viņš ņem, kas viņu kavēs, kas uz viņu sacīs, ko tu dari. Dievs neaptur savas dusmas, vareno palīgi apakš viņa lokās. Kā tad nu es viņam varētu atbildēt un atrast vārdus pret viņu? Jo, kad es arī taisns būtu, taču es nevaru atbildēt, bet man būtu savs soģis jāpielūdz. Jebšu es sauktu, un viņš man atbildētu, taču es nevarētu ticēt, ka viņš klausīšot manu balsi, jo viņš sagrābtu mani tā kā ar vētru un vairotu manas nepelnītas vainas. Viņš manam garam neļautu atspirkties, bet mani paēdinātu ar rūgtumiem. Ja spēka vajag, redzi, viņš ir varens, un ja tiesā jānāk, kas viņu sauks priekšā? Ja es būtu taisns, tad mana mute mani pazudinātu. Ja es būtu skaidrs, taču viņš man parādītu vainu. Es esmu nenoziedzīgs, es savu dvēseli nežēloju, man riebī dzīvot. Viena alga. Tādēļ es saku, viņš izdeldē nenoziedzīgu un ļaunu. Kad viņa rīksta piepeši nonāvē, tad viņš apsmej nenoziedzīgo kārdināšanu. Zeme top dota ļaunā rokā. Viņš apklāj tās tiesnešu vaigus. Ja tas tā nav, kas tad to dara? Manas dienas jo ātri bijušas kā skrējējs. Tās ir aiztecējušas un labuma nav redzējušas. Tās aizgājušas kā vieglas laivas, kā ērglis, kas laižas uz barību. Kad es domāju, es gribu aizmirst savas vaimanas un atstāt savu skumību un atspirkties, tad es iztrūkstos par visām savām sāpēm. Es zinu, ka tu mani neturi par nenoziedzīgu. Ja man būs vainīgam būt, kāpēc tad man velti nodarboties? Jebšu es mazgātos sniegā un šķīstītu savas rokas sārmā, taču tu mani iemērktu bedrē, tā ka manas drēbes no manis kaunētos. Jo viņš nav tāds vīrs kā es, kam es varētu atbildēt, ka mēs kopā varētu iet tiesas priekšā. Nav mūsu starpā izšķīrēja, kas savu roku varētu likt uz mums abiem. Lai viņš savu rīksti no manis atņem,
un viņa biedēšana, lai mani neiztrūcina. Tad es runāšu, un viņa priekšā nebīšos, jo es neesmu tāds pie sevis paša, kā jūs domājat.